Sveicināti! Šodienas tēma būs ļoti interesanti saistīta ar muguras sāpēm un to ārstēšanu. Tēmas nosaukums ir konservatīva muguras sāpju ārstēšanas principi mugurkaula ķirurģijas skatījumā. Gribēju stādīties priekšā. Daudz jau noteikti jau zina, es esmu Agris Mērtens, mugurkaula ķirurgs, kas nodarbojas mugurkaula ķirurģiju vairāk nekā 15 gadus. Un esmu operējuši ķirurgs, kur veic arī ļoti daudz operācijas. Gada laikā apmēram ap 250 operācijām. Dažādi veidi, gan kakla daļā, gan jūras daļā, gan traumas, gan arī onkoloģija un infekcijas. Un gribēju bišķīt padalīties, kā tad mēs ārstējam pacientus, kuriem nav nepieciešama mugurkaula operācija, un kādi vispār ir principi, kurus tad pacients operē un kurus neoperē. Sāksim lekciju ar, kāpēc tā mugura vispār sāp. Un bieži vien tas nav tikai viens aspekts, kāpēc tā mugura sāp, tas ir vesels aspektu kopums. Un bieži vien tie fiziskie, jeb somātiskie aspekti, kur ir objektīvas izmaiņas mugurkaulā, un līdz ar to tiek mugurkaula kanāls vai nu nospiests vai kairināts, un līdz ar to tas rada muguras sāpes lielākā vai mazākā mērā, kas ir viens no aspektiem, bet bez tikai mehāniskas nospieduma arī dažādi citi apstākļi. Un viens no tādiem biežākiem apstākļiem, ko mēs varbūt arī neņemam vērā, ir tieši tādi psihosomātiskie apstākļi. Ko tas nozīmē? Kad bieži vien pie manis ierodas arī pacienti, kuriem ir izteikts muguras sāpes, bet var redzēt, ka to sāpju iemesls ir bieži vien saistīts nevis tīri ar kaut kādu ķirurģisku patoloģiju, bet vairāk, kad ir paaugstināts stress gan darbā, gan ģimenē, neapmierinātība sevi, ja? Un tas arī rada tādu hronisku sāpu mugurā. Man ir ļoti bieži vien arī pacienti nāk, kuriem ir daudz arī dežūrs, piemēram, tiem, kam ir nakts dežūrs vai dienas ritms nojaucies, un līdz ar to tās sāpes tomēr progresē. Tāpēc jāstāsta ir kopumā, nevar skatīties tikai uz vienu aspektu, tikai jāstāsta ir uz vairākiem aspektiem kopumā. Un biomehāniskie aspekti arī ļoti svarīgi. Ja? Kā jūs stājat, kāds jūs tad dzīves ikdienas aktivitātes, sportojat, nesportojat, ja? Un kādā formā jūsu muskultūra, vai viņi ir labi attīstīti, vai atkal tieši otrādi novājināti un nav trenēti. Tā kā skatoties šiem kopējiem aspektiem, jāsaprot, kas tad varētu būt tas prevalējošais, kas varētu radīt tās sūdzības, ja? Un ko tad vajag tad īsti ārstēt? Vai tieši sūtīt uz vingrošanu, vai vairāk mēģināt mainīt dzīves režīmu, tas ir varbūt atteikties no kādiem darbiem, vai vairāk pavadīt svaigā gaisā, laicīgi izgulēties. Varbūt arī vajag arī speciālis kādu psihiatru vai psihologu, kas var palīdzēt arī tikt galā pie kaut kādām lielākām problēmām mugurā. Un, protams, tas ir mugurkaula ķirurgs, kas izvērtē šos aspektus kopumā, tāpēc profesionāls daktora skats uz muguras sāpju ārstēšanu ļoti, ļoti svarīgs. Kur ir tās patoloģijas, kas vispār mugurkaulā eksistē? Un, kā mēs zinām, visbiežākās patoloģijas tās ir diska trūcis, spināla stenoze, spondylolistēze, spondyloartroze. Ko tas viss nozīmē? Diska trūcis mēs zinām, kad mugurkaula sastāv no skriemelīšiem, starp skriemelīšiem ir tie starpskremeļu diski, un viņi vienā mirklī izplīst un veidojas diska trūcis. Pārsvarā tie gados jauni pacienti, sūdzības ir asas sāpes mugurā vai izstarojušas sāpes pa kādu no kājām vai ekstremitātēm, un ārstēšana ir ļoti plaša, bet spināla stenoze, tas ir atkal vecuma grupa bišķīt vecāka, tas ir gados veci pacienti, kad mūža garumā tas mugurkaula kanāls lēnām aizauga. Ka iemesls aizaugšanai var būt dažādi. Visbiežākais ir saistīts ar to, ka locītavs, kas veidojās, kas atrodas starp blakus esošiem skriemelīšiem, viņas laiku apauga. Izveidojas tādi osifikāti, jeb spondylofīti, ja? Un līdz ar to viņi sāk lēnām augt tiešā mugurkaula kanālu, visu mugurkaula kanālu aizspiež ciet. Dažreiz arī saišu aparāts, kas atrodas mugurkaula kanālā, hipertrofējās vai sāk lēnām augt apjomā un nospiež to mugurkaula kanālu un parādās sūdzības. Vēlāk mēs arī parunāsim konkrēti par katru no patoloģijām, un līdz ar to tad varēsim pateikt, kā tad viņu ārstēt un kā tad viņu saprast, kuram tā diska trūcis, kuram tā spināla stenoze un kuram to spondylolistēze. Ko nozīmē spondylolistēze? Spondylo tas ir skriemelīts, un listēzi nobīde, tad skriemelīšu nobīde. Skriemelīšu nobīdes var būt dažādas. Gan skriemelīšu nobīde uz priekšu, gan skriemelīšu nobīde uz aizmuguri.
Biežāk, protams, mūsu praksē sastopams tās nobīdes uz priekšu. Iemesls visbiežākais ir tas, kad ir veidojušās mugurkaulu skriemeļos veidojās lociņu lūzumi. Tie var būt vai nu iegūti, vai arī kaut kādā jaunībā parādījušies pusauģu vecumā, kuri ar gadiem progresē un tas skriemelis lēnām bīdās uz priekšu. Sākotnēji varbūt sūdzības ir tikai par sāpēm mugurā vai kaut kādu diskomfortu, bet ar laiku jau tās sūdzības var parādīties kājās, teiksim, tāds radikulārs sāpes. Tas saistīts ar to, ka skriemelis bīdās projām un viņš bīd līdz sev arī nervu saknītes. Un tad, kad tās nervu saknītes tiek pārāk daudz iestieptas, viņas sāk radīt sāpes un diskomfortu. Un tad pacients nāk pie doktora ārstēties. Spondyloartroze. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Kad bieži vien gados veciem pacientiem, tāpat kā ceļos, gūžās un citās locītavās veidojas artroze. Tas nozīmē locītavu nodilums. Un kā kompensators mehānisms locītavu nodilums veidojās arī tie saucamie osifikāti, kas apauga ap locītavu. Tā kā spondyloartroze arī nodilums locītavā skrimslītī, kas rada sāpes pie kustībām. Tie ir tādi klasiski mugurkaulu patoloģijas, ko mēs sastiepamies ikdienā, bet ir patoloģijas, kuri jāpievērš ļoti liela uzmanība. Un tie saucamie sarkanie karoga simptomi. Un kad ir obligāti jāiet pie doktora un nedrīkst nekādīgi pat jābrauc uz slimnīcu, iespējams, ka pat jāpaliek būs stacionāri. Pirmais ir lūzumi. Lūzumi var būt dažādi. Varbūt kritiens no augstuma, varbūt autoavārijas, var vienkārši būt kritiens sadzīvē, pat repē vai kaut kur citur. Un bieži vien pie traumām tādiem jaunākiem cilvēkiem viņiem tā sāpju intensitāte nav tik liela, viņi arī sāpes labāk panes, un bieži vien var palaist arī kādu lūzumu garām. Tāpēc, ja jums ir trauma, ir obligāti jāgriežas uz traumpunktu, jāuzstājas papildus izmeklējumu, vai tas ir rentgens vai tā ir kompjutera tomogrāfija. To jau izvērtēs traumpunktu līmenī. Un jāpārbaudās, lai nepalaist garām lūzums, kas pēc tam var radīt komplikācijas. Otra lieta var būt lūzuma arī uz osteoporozes fona. Tas ir gados vecs pacienti, un šīs traumas var gadīties ļoti vienkārši. Pat kaut kādu mazu lietiņu paceļot vai arī pieliecot uz priekšu, var būt lūzums, varbūt pat tā, ka pacientam vienā mirklī var pārlūst vairāk skriemeļu. Osteoporozes rezultātā skriemeļi ļoti ātri nosēžās un rada tādu kronisku sāpju mugurā, plus bieži vien arī deformācijas, kas paliek pēc šiem lūzumiem. Spondylodiscīte. Ko nozīmē spondylodiscīte? Spondylodiscīte nozīmē, ka ir iekaisums diskā. Tagad īts, tā kā es stāstīju iepriekš savās translācijās, kad īts norāda iekaisumu. Bronhīts, tur, piemēram, meningīts un tam līdzīgi. Tas ir iekaisuma lietas, kas saistītas ar infekciju. Un infekcija var būt arī mugurkaulā. Protams, izcelsme var būt dažādāka, un tāpēc tās ir ļoti, ļoti liels patoloģijas. Kādi pirmie simptomi pie spondylodiscīta vai spondylīta? Tas ir, kad parādās temperatūra. Varbūt tā, ka sākotnēji neizteikti, bet patstāvīgi, un ar laiku viņi progresē. Tas ir viens, parādās stipras sāpes mugurā, atkarībā no tās vietas, kur tā infekcija ir izveidojusies, un var tās sāpes dinamikā pieaugt tik liels, ka pat pastaigāt nevar. Tāpēc obligāti jums ir temperatūra, ja jums sāpes mugurā, jāgriežas pie ģimenes doktora, un jāpārbauda gan iekaisuma rādītāji, tās var pārbaudīt analīzēs, vai arī un jāuztais papildus izmeklējumi. Un trešā lielā grupa ir audzēji. Un audzēji tas arī gadījums, kad bieži vien mēs diagnosticējam audzējus primāri. Tas nozīmē, ka iepriekš nav bijusi nekāda onkoloģija, un pacients uzstājas izmeklējumu. Mēs izmeklējumā redzam, ka tur ir metastātiskas izmaiņas vai primārs audzējs mugurkaulā. Un varbūt arī, ka pacientais jau slimo ar onkoloģiskām saslimšanām, un kā papildus parādās metastāzes mugurkaulā. Kāpēc mugurkaulā? Tāpēc, ka mugurkauls ir ļoti labi apesiņots, un no visiem audzējiem 80% audzējiem metastāzēs tieši mugurkaulā. Tā kā asins apjoms, kas iet caur mugurkaulu, pietiekami liels, un līdz ar to tur var būt arī kāda metastātiskā šūniņa arī nogulsnēties un sāk lēnām augt un izveidot vēl vienu perēkli mugurkaulā vai pat daudzos līmeņos.
Tālūk, tie būtu galvenie tie momenti, kam būtu jāpievērš uzmanība. Tad jāatceras tās 3 galvenās lietas. Lūzumi, sponduli, discīti un audzēji. Tas ir tie sarkanie karogi, ka mums ir obligāti jāgriež uz traumpunktu un jātaisa papildus izmeklējumi, lai mēs nepalaistu garām. Diska trūcis, spināls tenoze, spondulo listēze un spondulo artroze. Tās ir tās lietas, ar ko mēs saskaramies ikdienā, ja, un kas ir tas, kas mājas dzīvot un rada tādas hroniskas sāpes. Kā tam mūs izmeklēt? Īstenībā tā, ka tehnoloģijas gājušas priekšu un izmeklēšanas metodas tiešām ir krietni pieaugušas daudz vairāk, un otrs ir arī, ka viņas ir pieejamākas palikušas. Un, protams, kad līdz ar to bieži vien tās sarunas ar pacientiem paliek īsākas, un es arī saprotu arī ārstus, kuriem ir ļoti daudz arī darbi, jātaisa operācijas, vēl kaut kas, un līdz ar to kādreiz, kad nebija izmeklējumi, tad tās sarunas bija garākas un anamnēzes. Tagad mārs pārstāv tā taktika ir, kad konstatē konkrētas pacienta sūdzības, un tad atkarībā no pacienta sūdzībām veids diagnostiskos izmeklējumus. Ja? Un radioloģiski izmeklējumi ir viena no nozīmīgākajiem tieši mugurkaula ķirurģijā. Bet, ja mēs skatāmies, tad vienmēr vajag ievākt anamnēzi, pajautāt, kurā vietā sāp, kas sāp, cik ilgi sāp, kādas sāpes rīta, dienas, vakara sāpes, vai patstāvīgi, vai kas palīdz, kas nepalīdz. Otra lieta ir palpācija. Kur vieta ir tā sāpīgākā? Palpācija ir svarīga, lai pacients parāda un arī pats var paspaidīt, lai saprastu, kurā vietā tad īstos izmeklējums radioloģiskos nozīmē. Un par radioloģiskiem izmeklējumiem tad viņi ir daudz vairāk palikuši. Tas ir gan rentgens, ko mēs jau zinām 100 gadus, ja? Tad ir kompjutertomogrāfija, plaši pielietojama magnētiskā rezonanse, ultrasonogrāfija un arī citas izmeklējuma metodas, ko var izmantot. Ja mēs runājam par tādām, kurā gadījumā kādu izmeklējumu nozīmēt, ja? Un viss atkarīgs no sūdzības no anamnēzes. Kas tad īsti to pacientu noticies un cik tad viņš arī vecs un kādas ir tie simptomi. Un tas zelta standarts ir sekojošs, ja? Kad rentgens un kompjutertomogrāfs parāda vislabāk kaula struktūras, bet magnētiskā rezonanse parāda mīksos audus. Un mums jāsaprot, ja, piemēram, ir pacients kritis no augstuma, un visdrīzākais krītot, ko var izdarīt, var salauzt skriemeli. Tas nozīmē, ka tas ir kaulu bojājums, un tad labāk nozīmē, protams, izmeklējumi ir sākt varbūt ar rentgenu, pēc tam kompjutertomogrāfiju var uzreiz, ja kritiens ir augsts enerģijas vai liels, tad uzreiz nozīmē kompjutertomogrāfiju, jo jāatcerās, ka nevienmēr visu rentgenu arī var redzēt, un bieži vien arī lūzums var palaist garām. Tāpēc skatāmies, ja pacients atzīmē, kad ir bijuši lūzumi, ir bijusi trauma, tad jānozīmē izmeklējumi, kas vairāk domāti ir tieši kaulu struktūru izmeklēšanai. Kad vēl kaula struktūras vajag izmeklēt, ja ir tā saucamā nobīda līze, ko mēs runājām, antrolistēs vai retrolistēs, ka tie lociņi var būt ielausti. Tāpēc mēs uztaisām kompjutertomogrāfiju skatīties, vai lociņi ir veseli vai nav. Un kaula destrukcijas. Kad kaula destrukcijas notiek, pārsvarā tās ir pie strutainiem iekaisumiem, kad infekcija to kaulu lēnām apēd. Un tad bieži vien ir tā, ka infekcijas vietā var redzēt, ka puses skriemelis ir nograusts ar mikrobiem. Ja runā par magnētisko rezonanci, tas atkal vairāk parāda mīkstos audus, un ja pacients atnāk, viņš saka, ka viņam nav trauma bijusi, temperatūras nav, viņš ir jauns sportists, un viņš saka, man hroniski sāp muguri, tad visdrīzākais tā būs diska trūcis vai kaut kur piespiest nervu saknīt. Un līdz ar to jātaisa magnētiskā rezonanse, lai mēs redzētu tās diska trūcis. Tad magnētiskā rezonanse labāk vizualizē mīkstos audus, tas nozīmē diska bojājums, nospiedumu mugurkaula kanālā, vai arī to spinālo stenozi, kā es teicu, gados vecākiem pacientiem, ka mugurkaula kanāls ir aizaudzis ciet. Katrai patoloģijai vajag nozīmēt vispiemērātāko izmeklējumu. Tā, ejam uz priekšu. Un jāsaprot viena lieta, ka bieži vien uztaisot nepareizos izmeklējumus, mēs varam arī kaut ko palaist garām. Un liekas, ka it kā ārstē pacienti, it kā izmeklējumi taisīti, ja, bet īsti nav rezultāts un pacients sūdzās, kad ir sliktāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi trāpīt ar to izmeklējumu. Ja tu jūti, ka tā ārstēšana vai tas izmeklējums nedod tos rezultātus un pacientam nepaliek labāk, tad jātaisa ar papildus izmeklējumu un saprast, kur tad īsti kas tad īsti viņam kaiš un kā to pacientu ārstēt tālāk. Un šeit var redzēt atšķirības starp
kompjutera tomogrāfija un magnētisko rezonanci. Un, mēs zinām, ka bieži vien pacienti griežās pie ģimenes ārsta vai pie kāda cita speciālista, un pirmais izmeklēšanas metode ir kompjutera tomogrāfija. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir vieglāk pieejami, viņi ir lētāki, ja, un līdz ar to veids kompjutera tomogrāfijas izmeklējumu. Šeit mēs varam redzēt sievieti, kurai taisīt kompjutera tomogrāfiju pa kreisi. Un kompjutera tomogrāfijā ir nenozīmīgas izmaiņas mugurkaulā, ja, un nekādas patoloģijas nav. Pacients sūdzās par tirpšanām rokā, kājās, un atnāk pie manis. Praktiski pēc kompjutera tomogrāfijas praktiski veseli, nav ko sūdzēties, jādzīvo tālāk. Bet uztaisot magnētisko rezonanci, var redzēt, ka ir tāds siringojuma ielīs dobums izveidojies, ja, un kas rada arī diskomfortu un sūdzības. Tad šeit pirmā izmeklējumā uztaisot kompjutera tomogrāfiju, tu neredz to diagnozi, un otrā tu vari to redzēt. Bet bieži vien arī ir otrādi, kad vienā piemēram magnētā kaut ko neredz, varbūt kaut kompjutera tomogrāfijā var redzēt. Tāpēc šos izmeklējumus ir jākombinē un jāstāsta, kurā gadījumā kurš no izmeklējumiem ir labāks un efektīvāks. Kāpēc katru gadu pieaug radioloģisku izmeklējumu skaits? Nu, pirmām kārtām tas saistīts, kad pacienti paši interesēs, kas te viņiem īsti kaiš, un iet pie doktoriem, ārstējās, un tas ir ļoti, ļoti pareizi, ja, jo izmeklēt pacients vajag, lai mēs kaut ko tiešām nepalaistu garām. Un tad pacienti paši institīvi, tas ir liels izmeklēt sevi. Otra lieta ir tas, ka arī mūsu dzīvesveids mainās. Daudz sēž ofisos, brauc ilgi pie stūres, ja, varbūt arī mazāk pasporto. Un līdz ar to tā mugura ir jūtīgāka, un līdz ar to arī viņiem nepieciešams tie papildus izmeklējumi, saprast, kāpēc tā mugura sāp. Un otra lieta ir arī konkurences laiks arī starp ārstiem, kad kaut ko, lai nepalaistu garām, to jātaisa vairāk izmeklējumu, jāskatās, lai saprastu, kā to pacientu labāk ārstēt, lai viņš nāktu apkārt pie tevis, lai viņš būtu apmierināts to ārstēšanas kvalitāti. Nu, protams, ir juridiskais aspekts, ja, kad ja kaut ko palaiž garām, tad, protams, ka vienmēr var būt kaut kāds sūdzības no pacienta puses, ja, un tāpēc bieži vien tos izmeklējumus stājas vienkārši, lai juridiski arī sev pasargātu, lai kaut ko nepalaistu garām. Tāpēc es vienmēr saku, ka labāk ir uztaisīt izmeklējumus, lai viss būtu skaidrs, nevis palaist kaut ko garām un pēc tam attaisnoties, kāpēc ir palaists. Ja. Kā interpretēt radioloģiskos atradni? Nu, šeit vairāk tas ir domāts teiksim, doktoriem, kas jau vairāk nodarbojas tieši praktiskajā medicīnā. Un viens no tām lietām ir, ka to, ko es iepriekš teicu, vai radioloģiskā atradne liecina par akūtu problēmu. Jo bieži vien ir tā, ka mēs atrodam diska trūci, un tā diska trūce izrādās tam pacientam jau 10 gadus. Un problēma nav nekāda saistība ar diska trūci. Varbūt tā problēma var būt gūžā vai kaut kādā citā orgāna sistēmā. Bieži vien niera problēmas arī rada sāpes izteikts mugurā un jāārstē nieras, nevis muguru. Un gūža bieži vien arī izstarojas gan uz muguru, gan pa kāju, tāpēc tur jāskatās, vai tiešām tie izmeklējumi, kas uztaisīti, ir tie, kas rada tās sūdzības. Un iespējams, ka tās izmaiņas, kas jau radioloģiski konstatēts, piemēram, tā diska trūce, viņam ir 10 gadus, un viņš tos 10 gadus varbūt ir dzīvojis super, un tikai tagad uz šo mirkli viņam ir kaut kāds sāsinājums, kuru varētu apārstēt, un viņš var dzīvot tālāk tos 10 gadus, nākošo 10 gadus ar to savu diska trūci. Ja mēs runājam par, un tāpēc ļoti svarīgi salīdzināt ar to klīnisko atradni, pastīties, vai tas disks, kas nospiež to nervu saknīti, atbildēs tai sūdzībai, kas ir. Jo man ir bijuši pacienti, kad atnāk ar lielu disku trūci, viņš saka, doktor, es pastos, saku, liela diska trūci, piespiest labās kājas nervu saknīti, viņš saka, ziniet, doktor, man labāk kā vispār nesāp, man sāp kreisākā. Tad sāc saprast, ka īstenībā varbūt problēma nav nemaz tajā diskā, jo tas disks ir novietos uz labo pusi, un īstās kreisās puses saknītes neietekmē. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ieklausīties arī pacientam un salīdzināt, vai tās sūdzības atbilst tam, kas ir atrasts izmeklējumos. Vai tiešām mugura? Par to jau mēs sākām runāt, un bieži vien ir tā, ka pacienti arī atnāk, mani pārstāv tie vīrieši, kur atnāk, viņi saka, zin kā, doktor, baigi grūti pastaigāt, pastaigā kādu laiku, ja, un sāk sāpēt kājas, vai nevar noiet distance, vai sāk arī mugura kāja, un tā dzīves kvalitāte diezgan švaka. Un līdz ar to viens no tiem veidiem, viena no problēmām, kas visbiežākā ir, tas ir, kad gados pusmūža vai gados vecākiem pacientiem, kas ir hroniski smēķētāji, veidojas
kāja asinsvadu ateroskleroze, kad kāja asinsvads lēnām sāk aizaugt ciet no smēķēšanas, un veidojas arī tādi mikrocirkulācijas traucējumi, arī, kas var radīt tirpšanu kājās un daudz citas problēmas. Tāpēc viens no maniem biežākiem doktoriem, kurus sūtu vīrieši, kurus smēķē, un arī sievietes, protams, ir angioķirurgs, lai pārbauda perifēru asinsrītu, vai nav problēmas tieši kāja asinsvados. Otra lieta, protams, var būt sāpes mugurā saistītas gan ar ginekoloģiju, gan uroloģiju, gan abdominālu ķirurģiju. Tā kā es stāstīju, gan nieru problēmas, gan arī ginekoloģiskas problēmas var radīt arī tās sūdzības mugurā. Protams, ir jāsaprot arī, ka ir vēl arī papildus saslimšanas kā cukura diabēts, kas ietekmē arī nervu sistēmu, ja? Un līdz ar to tas veicina tā saucamās tādas polineiropātijas, jeb nervu atrofijas, kas pacientam rada diskomfortu, dažādi jušanas traucējums un citas arī sāpes. Tāpēc jāizmeklējās ļoti plaši, jāmēģina arī asins analīzes, jāiet pie dažādiem speciālistiem un jāsaprot, kur tad tā problēma īsti ir. Šeit bišķīt gribēju pastāstīt, kā tad mēs analizējam tās magnētiskās rezonances un kā viņas labāk ir redzams. Ja redzam 3 pacienti, un 3 pacientiem var redzēt, kā atšķirās tā magnētiskā rezonance un kā tiek nospiests mugurkaula kanāls. Sāksim ar pēdējo izmeklējumu, kas ir klasiskākais, tā ir diska trūce. Var redzēt, ka ir liels iespiedums mugurkaula kanālā, un mums jāatcerās, ka analizējot magnētiskās rezonances diska trūci, magnētiskā rezonances spoguļa attēls. Tad var redzēt, ka šeit ir spoguļa attēlā, tad, ja šeit redzams mēs labajā pusē, tad dzīvē pacientam visdrīzāk sāp kreisā kāja. Šeit atkal pa vidu atkal bildi ir, kad veidojas tā saucamā laterālā stenoze, ko nozīmē laterāls, tas ir sānu, kad locītavas sāk apaugt, pa ko mēs sākām runāt, un viņas lēnām izplašās, un līdz ar to sānos visas nervu struktūras nospiež, jo gar tām locītām iet arī nervu saknītes, kas tiek piespiest, un līdz ar to pacientam var parādīties pat abās kājās sūdzības. Un, protams, tas centrāls stenos, ka tas kanāls pilnībā aizaudzis, un rāda nospiedumu pilnīgi mugurkaulā. Tā kā atkarībā no katras patoloģijas tad izvēlās, kur tad īsti to ārstēšanas metodu izvēlamies, vai var gaidīt, vai vajag operāciju, vai kaut ko tādu. Runājot par muguras sāpēm. Un bieži vien pie manis atnāk pacients un ar šādu izmeklējumu, kur magnētiskā rezonansē konstatēta diska dehidratācija, var redzēt, ka šeit ir melns disks. Visi domā, man ir diska trūce vai diska protrūzija, un visdrīzāk problēma ir diskā, bet nevienmēr. Tāpēc mēs arī bieži vien pacientiem taisam arī papildus izmeklējumus, tas saucamais, lai redzētu to kaulu, kompjutera tomogrāfiju, lai paskatītos locītos facetes, jo bieži vien problēma ir locītos facetēs. Un ko es vienmēr lūdzu pacientiem pieliekties uz priekšu un atliekties apakaļ. Ja liecoties uz priekšu, sāpes pieaug, tas nozīmē, ka problēma būs mugurkaula diskos un tiek piespiests arī varbūt nervu struktūras. Ja liecoties apakaļ, tas nozīmē, ka problēma būs locīto facetēs. Ja uz priekšu diski, tas visdrīzākais būs domāts par ķirurģiju, ja facets, tad jāstāsta varbūt tur var blokāts vai kāds cits ārstēšanas metods izmantot. Starp citu, runājot par facešu sāpēm, ļoti labs rezultāti ir tieši tā manām akupresūras korstēm, kas stimulē asinsrites piekļūšanu locītavām un mazina arī sāpes. Un mazina arī tos trigera punktus, kas veidojas tieši muskuļos. Labi, iesim uz priekšu. Kāds tad īstās ārstēšanas metodas ir? Ir ļoti daudz. Un pirmkārt, tas ir režīms. Tas mēs runājam arī vidi, kādā jūs atrodaties, cik daudz strādā, vai neesi pārpūlēs, vai tu laicīgi gulēts, vai tu tur naktī skaties televizoru, neskaties televizoru, cik tev liels stress un viss pārējais. Otra lieta ir arī, vai tu tur visu laiku visu dienu sēdi, vai tomēr esi kustībā, vai arī nav tā, ka tu visu dienu tur nesā ļoti daudz smagums un tas tā muguri vienkārši pārslogot. Tā kā režīmam ir liela nozīme, ar to var padarboties, atrast varbūt priekš sevis, kas te palīdz, kas nepalīdz, un tas ir visvieglāk koriģējams. Protams, bieži vien vēl papildus metodas ir gan masāža, gan teipošana, nestrīdo pretiekaisuma līdzīgi, pretiekaisuma zāļu atsāpināšana, lietošana, miorelaksanti, kas samazina tieši muskuļu saspringumu, gabapentīni, tie smalkāki vitamīni, epidurālās blokādes, ārstnieciskā vingrošana,
slingi, fizikālā terapija, protams, manas mīļotais korsets, bet akupresūras korsets. Mēģināšu izsākt par katru no punktiem. Ja mēs runājam par masāžu, masāža ir efektīvs ārstēšanas metode, bet jāsaprot, ka viņi ne visiem ir der. Ja mēs runājam par masāžu, jāsaprot, ja ir akūta sāpe un mugura ļoti, ļoti jūtīga, tad uzreiz ar tādu masāžu, ka mestos virsū un sāktu masēt muguru, nevajadzētu, jo bieži vien veicot masāžu akūtajā periodā, ja jūs to stāvokli varat vēl pastiprināt, tas iekaisums var palikt vēl stiprāks, ja, un sāpes pieaug dinamikā. Tāpēc masāža jāskatās, ja tā mugura paliks mierīga, vai tās ir hroniskas sāpes, vai tās, piemēram, sāpes pēc sporta, kad ir pieaudzis kaut kāds pienskāpes daudzums, tad to var. Vēl ļoti laba lieta masāžām ir, kad ir tie saucamie trigger punkti, kad izveidojas mugurā kaut kāds sāpīgs punkts. Un var aiziet pie speciālista, kas tieši pastrādā to sāpīgo punktu, viņi izmasē ārā. Varbūt to nevar izdarīt vienā reizē, tur vajag kaut kādu kursu iziet kaut kāds 4-5 reizes, varbūt arī vairāk, atkarībā no saspringuma pakāpes un mēģināt skatīties. Tāpēc vienmēr saka, ja sāk ar masāžu, tad sākam ļoti mierīgi, maigi, skatāmies, kāda pēc pirmās reizes ir, un to intensitāti un apjomu var palielināt uz priekšu. Protams, pirms masāžas jāatceras viena lieta, vajadzētu būt tai mugurai izmeklētāji, jo bieži vien ir tā, kad ja mugurā, piemēram, ir liela patoloģija, kaut kāda spināla stenoze, vai nu kaklā, vai nu jostā, un sāk masēt, jūs to nospiest to vietu vēl vairāk sakairiniet un paliek sliktāk. Tāpēc es teiktu tā, ka vajadzētu aiziet pie speciālista, vajadzētu to muguru pārbaudīt, un tad saprast, vajag to masāžu vai nevajag masāžu. Ja runā par masāžu, jā, man viņa patīk, tāpēc viņu arī iestrādāt ir akupresūras 8-kājīgi, speciāli masāžu elementi, akupresūras masāžu elementi, kas uzlabo to mikrocirkulāciju. Un man pašam, es zinu, ka man ir, man pieņemšanas ir garas un daudz pacienti, ja, tad ir kaut kādos punktus, kaut kad pēc pieņemšanas parādās muguras muskuļos kaut kā tāds sāpīgi punkti, teiksim, tie saucamie tie trigger punkti, un bieži vien uzliek viņas virsū tās korsets, un brauc, piemēram, no Ventspils uz Rīgu vai no Liepājas uz Rīgu, un iekāp mašīnā, un kad punktiņi sāk masēt tieši tie akupresūras elementi trāp tajos sāpīgos punktos, ir tik labi sajūta, ja, un aizmās līdz Rīgai, to muguru vairs nesāp. Tāpēc tas ir foršs punkts, kas kā var izmasēt to muguriņu. Viņi ļoti maigi ir, ja, un tajā pašā laikā tie elementi ļoti daudz, un viņi tos punktiņus nosadz, ja, un uzlabo to mikrocirkulāciju un samazina sāpes. Jā, teipošana, tas vairāk pie fizioterapeitiem, tad tur jārunā ir tālāk, kur vietu teipot, cik daudz teipot, un ir daudziem jāuzmās no teipošanas, ir tas, ka dažiem ir alerģiskas reakcijas no teipiem. Ja alerģiskas reakcijas nav, var viņu teipot, bet problēma teipošanai ir viena, kad pēc kāda laika tie teipi nokrīt, un viņi, piemēram, uzlīmē teipus, otrā dienā jau pusēm attīmējušies, un tad otra lieta, ka nevar iet dušā vai no rīta mazgājas, un līdz ar to tad viņi arī līmēs vaļā. Ja viņi tādas stingrāk, kas līp pārāk pie ādas, tad atkal arī pēc tam, pēc kaut kādas sportošanas vai kustēšanās, viņi tomēr sasvīst, ja, un arī nav tā higiēniski patīk. Tāpēc teipošana nav slikta metode, jā, bet, protams, tas ir laika ietilpīgi, to vajag fizioterapeitu, vajag viņus mainīt un skatīties, kāds tas efekts ir. Nesrieda pretiegaisuma līdzekļi. Tas ir atsāpināšanas zāles. Ar zālēm ir sekojoši. Es vienmēr saku, nevajag uzreiz sākt ļoti stiprām zālēm, vai vispār vajag tās zāles lietot. Ja ir kaut kāds neizteikts sāpes, es noteikti, kad sākt varbūt ar, kā es stāstīju, ar vingrošanām, tur peldēšanām un visu pārējo. Bet, ja tās sāpes ir izteikts, tad protams, kad vajag lietot pretiegaisuma zāles, tie nestrīd pretiegaisuma līdzekļi, arī stiprākas zāles, tur ir, ko var lietot, bet tās jau nozīmēs speciālists. Miorelaksants arī viens no medikamentiem, kas atslābina muskuļus, ja. Es neteiktu, ka viņš ir viens no mīļākajiem, bet pie kaut kādiem muskuļu spazmām, jā, to var darīt, ja, bet tajā pašā laikā tos miorelaksants var aizstāt arī ar akupresūras korstēm, kas tieši to pašu atbrīvo muguras muskuļus, un tas rezultāts būs tāds pats, nelietot arī preparāts. Epidurāls blokāts. Tas arī ir ļoti labs ārstēšanas metodas veids, ja, ko mēs bieži izmantojam, lai izvērtētu pacientam, vai būs nepieciešama ķirurģiska ārstēšana vai nē. Kā tu veicās epidurālās blokāts? Tas pārsvarā veids stacionārā vai arī ambulatori speciāli piemērotās telpās. Tagad viens no modernākajiem veidiem, kad epidurālās blokādes veids rentgena kontrolēm, un to dara algologs, jeb anesteziologs. Var arī darīt arī mugurkaulu ķirurgs, bet ņemot vērā, ka lielākā daļa mugurkaulu ķirurgu nodarbojas tīri ar ķirurģiju, tad šis lauciņš atstāts tieši ar anesteziologu un algologu ziņā. Un ar smalku adatiņu ievada zāles tādā epidurālajā telpā, tas ir tur, kur tas mugurkaulu kanāls ir, tur apmēram 2 mm telpa,
kur ievada zālītes. Cik viņas efektīvas epidurāls blokāts? Es teiktu tā efektivitāte diezgan liela, jo apmēram 80% ir uzlabojums. Protams, ir arī kaut kāda daļa, kaut kādi pacienti, kuriem ir, teiksim tā, uzlabojumi nav, vai tās sūdzības ir tādas pašas kā līdz blokādē, un ir kaut kāda maziņa daļiņa, kuriem ir arī pasliktināšanās. Pasliktināšanās biežāk viss saistīta ar to, ka epidurālā telpā ievadot papildus šķidrumu, kur jau tā bieži vien dažreiz ir nospiedums, ja, tas muguras smadzenes norēģē un durālais mais, un rada tādu kā kairinājumu sāpītes, kas pieauguši pēc tās injekcijas. Bet tā kā tas šķidrums lēnām uzsūcās, tad pēc kādām 3-4 dienām tās sāpes atlaiž un tiešām ir efekts arī sasniegts un bieži vien pacienti jūtās daudz labāk. Kāpēc mēs viņus izmantojam tieši, lai izvērtētu, vai ir nepieciešama ķirurģiska ārstēšana vai nav nepieciešama ķirurģiska ārstēšana? Tāpēc, kad ir pacienti, kuriem ir tās sūdzības, ir viduvējs, kur nav skaidrs, viņš saka, ka īsti labi nejūtās līdz galam un arī tā, ka pavisam sadzīvot arī nevar. Tad līdz ar to mēs mēģinām varbūt attēlot to ķirurģiju, tad aizsūtām uz epidurālām blokādēm. Ja pēc tās epidurālas blokādes tik un tā pacientam ir sāpes un nav uzlabojums, tad, protams, runājam arī par ķirurģisku ārstēšanu. Tā kā mugurkaula ķirurģa uzdevums nav uzreiz izoperēt, ja, bet tomēr mēģināt ārstēt konservatīvi. Ārstētiskā vingrošana ļoti, ļoti svarīga. Ja. Ārstētiskā vingrošana, ko viņi dod? Viņi nostiprina muguras muskultūru, dod papildus apasiņošanu, ja, un ārstētiskās vingrošanas efektivitāte ir pierādīta. Protams, jāsaprot vēl lieta, kad varbūt akūtā periodā, kad tā mugura pavisam sāpīgi sāk tagad, nekas nav darīts un pēkšņi sāk sāpēt muguru, tad mēs sāksim ļoti aktīvi vingrot. Es domāju, ka tāpat kā ar masāžām būs sāsinājums un būs vēl sliktāk, tāpēc akūtā periodā jādod ir miers, jāpalieto varbūt pretiekais medikamenti, par ko mēs iepriekš runājam. Ja tā sūdzības mazinās, ārstētisko vingrošanu vajag uzsākt, bet sākotnēji es ieteiktu to darīt fizioterapeitu uzraudzībā, kas varētu gan pateikt, kāds vingrinājums darīt, jo jāsaprot vēl lieta, ka tos vingrinājumus, ko es atrodu internetā, viņi jau nav domāti visi. Jo bieži vien atnāk pie manas pacients, kur ir, piemēram, gados jauns, kuriem tie vingrinājumi, ko tur rāda, viņiem pa maz, viņiem vajag to intensitāti daudz lielāk, lai viņš dabūtu to efektu. Un ir pacienti, kuriem ir, piemēram, 80 gadu, un viņiem vajag pilnīgi cits vingrinājumus, jo viņi nemaz nevar, jo vienam ir protezēta gūža, varbūt vienam švakāka sirsniņa, varbūt vienam kaut kāda speciāla vingrinājuma rada diskomfortu. Es vienmēr saku, ka ārstētiskas vingrošanas vingrinājums, darot, ja ir kaut kāda vingrinājuma, kas rada sāpes, tad tos taisīt nevajag. Un sling, jā, fizikālā terapija, jā, tās ir metodas, ko arī var izmantot. Kādam palīdz, kādam nepalīdz, tā kā tas ir ļoti individuāli, tāpēc to visu arī vajag darīt fizioterapeitu uzraudzībā. Ja mēs runājam par korsetēm, man mīļākā tēma ir tā, kā mēs zinām, ir dažādi veidi korsets, un lielākā daļa pacienti neredz atšķirības. Viņi saka, korset. Ja. Bet īstenībā ir tā, ka lielākā daļa korsetes, kas vispār tirgu pieejams, viņas ir cietās, stingrās korsetes. Un kā es arī pats iepriekš arī teicu, kad ārstēšana jābūt loģiskai un saprotamai. Un bieži vien ir tā, ka pie manis atnāk pacients, kuram ir nozīmēta ārstētiskā vingrošana, un pēc tam likts nopirkt cieto korsetu. Un tad es vienmēr uzdod jautājumu. Tas tāpat kā uguns un ūdens. Ja? No vienas puses liek aizdedzināt uguni, piemēram, kustēties vingra un ūdeni, lai atkal to visu tāpēc dzēstu. Tāpēc es teiktu, ka vajadzīgs ir, tāpēc cietās korsets nesāt, es nerekomendēju, tāpēc, kad viņas ilgtermiņā nesājot, rada muskuļu atrofiju. Un tāpēc vajag vingrot, tas ir viens, un paralēli tam lietot akupresūras korsets, kas ir mīkstās, elastīgās, kas nerada atrofiju, plus paralēli viņas stimulē un uzlabo mikrocirkulāciju. Tad akupresūras elementi iedarbojas uz muskuļiem, stimulē tos, plus jūs vingrot. Un tad var dabūt to efektu. Jo savādāk tā jums liek vingrot, un tajā pašā laikā liek sev ierobežot kustībās. Un visā pasaulē jaunākās tendences, kad kustības pie dažādu veidu sāpēm ir ļoti, ļoti svarīgas, jo tās ilgtermiņā uzlabo ārstēšanas efektivitāti un tās sāpes ātrāk pāriet. Nevis, ja jūs, piemēram, pilnīgi neko nedariet un cerībā, ka kaut kas pats no sevis pāries. Tāpēc atceramies, jātaisa ārstētiskā vingrošana, plus jālieto pareizās akupresūras korsets, elastīgās mīkstās, ar elementiem, kas stimulē tieši muskulatūru. Par manām akupresūras korsēm, ar citas arī vēlāk pastāstīšu, kur ir tās unikālās lietas, ko varbūt daudz nezina, un kāpēc viņas
kāpēc tieši ārstēšanā viņas ir tik efektīvi salīdzinot ar citiem produktiem, vispār eksistē tirgu. Jā, 20 gadu ārstēšanas pieredzes secinājumi. Jā, ko tad mēs esam secinājuši par šiem daudziem gadiem, ko es nodarbojos ķirurģiju un mugurkaulu ķirurģiju konkrēti? Kad katram pacientam ārstēšanas rezultāti ir atšķirīgi, un arī katrs pacients vēlās sasniegt, ne visiem vajag sasniegt vienāds rezultāts. Jo, piemēram, jauns cilvēks grib atgriezties ātrāk darbā, viņš grib, lai viņš būtu sportists, viņš varētu darīt daudz aktīvus vingrinājumus, skriet, piedalīties maratonos, vai pārgājienos, vai arī kaut ko arī aktīvi darīt sporta zālē. Gados veciem cilvēkiem tās sūdzības ir bišķīt savādāks. Tas vēlmes ir bišķīt savādāks. Viņi grib dabūt dzīves kvalitāti. Viņi var aiziet līdz veikalam, iepirkties, kad nav tik daudz jālieto medikamenti. Viņi saprot, ka varbūt tie medikamenti būs tomēr jāplieto vairāk vai mazāk, bet kad nebūs, ka var bišķīt mazāk lietot viņus, kad pašsajūta arī uzlabojas. Tāpēc katram tie mērķi, ko viņš grib sasniegt ārstēt muguru, ir dažādi. Arī ārstēšanas laiks dažāds, jo ir pacienti, kuri var sasniegt tos rezultātus ļoti ātri, un dažiem, kuriem tas, lai viņi to uzlabojumu dabūtu, tas prasa ļoti, ļoti, ļoti daudz laika, un bieži vien varbūt tas pat ir gadus. Kombinēt dažādas ārstēšanas metodas ļoti, ļoti svarīgi, ja? Un tāpēc tas bija viens no tiem momentiem, kāpēc es izdomāju to unikālu produktu Akupresurs 8. Kāpēc? Tāpēc, kad bieži vien pie manis atnāk pacients, viņš stāsta, es biju vingrot, es biju peldēt, es biju tur uz fizioprocedūrām, biju uz epidurālu blokādēm, visu. Un tad man nav labāk, ko darīt. Un es skatos tos izmeklējumus un saprotu, ka īsti jau operēt viņi arī īsti nevajag. Varbūt kāds ir pietiekami gados vecs un saprot, ka tā ķirurģija arī daudz riski ir, vai citam saprot, ka tās izmaiņas tajā mugurā nav tik nozīmīgas, lai tagad uzreiz iet un operēt. Tāpēc viens no iemesliem bija, lai uztaisītu kaut ko jaunu, kas varētu palīdzēt, un ar citu filozofiju. Ja? Un pirmā filozofija, ko es ieliku veidojot šo produktu, kad produktam jābūt ir elastīgam, mīkstam, un viņš nedrīkst ierobežot kustības. Tāpēc mums arī brendā ir, ka kustība brīvība. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ka tu kusties, un tu jūties vesels, un nevis ierobežots kaut kādās tur nospiedošās korstēs un tam līdzīgi. Tāpēc pirmais produkts ir elastīgs mīksts, tas ir viens, ja viņš harmonē to jauno filozofiju, kad ir jābūt aktīvam, jāvingro, jāiet peldēt un jābauda dzīvi, un tāpēc nedrīkst ierobežot sevi kaut kādos kustībās. Tad tas ir viens. Otra lieta, kas tika iekļaut, tas ir tas masāžs, tas ir tas, kas arī man palīdz, kas daudziem problēmas ir tieši nevis tajos diskos vai kādos nospiedumos, ja, bet bieži vien problēmas ir muskuļos, ka viņi ir saspringti dēļ dzīvesveida, dēļ stresa vai kaut kā tam līdzīgi. Un tie akupresūras elementi darbojoties uz tām muguras muskulīšiem, viņi viņus atbrīvo, pats ir, man daudz vieglāk ir. Un īstenībā bieži vien daudzam ir samazināts stresa līmenis. Viņi iekāp un tā muguras muskulīšos viņi bišķi iespiežās un uzlabo mikrocirkulāciju. Tā kā tas ir forši, ka arī garstāvoklis bieži uzlabojas. Man ir daži pacienti, kur īstenībā to Akupresurs 8 kā izmanto arī skatoties vienkārši vakarā filmas, jo viņiem tik patīk, ka viņiem tāds patīkams sajūts mugurā, viņas tā kā kņudina un tāds kaut kur tā pamasē, un līdz ar to viņi jūtās daudz labāk un izbauda arī dažreiz tīri profilaktiski. Un ņemot vērā šo visu garo stāstu pa mugurkaulu ķirurģiju, man jau daudziem gadiem pieredzēm, es izveidojos tādus savus 6 punktus ārstēšanas principus, es tos gribētu arī bišķīt pastāstīt malkā. Pirmais punkts. Manās doktora Mertena Akupresūras korstēs. Mugurkaulu ķirurģijā mūžīgais jautājums ir mugurkaulu fiksēt vai nefiksēt. Tas ir kad liekam implants vai neliekam implants. Un es teikšu godīgi no savu ķirurgu pieredzes, ir pozitīvi rezultāti, kad liek implants, un ir pozitīvi rezultāti, ka viņas arī neliek. Bet, ja godīgi runājot, kad mugurkauls īstenībā ir domās tāpat, jebkura locīta viņa domāt ir kustēties. Un viņu sajožot kopā ar implantiem, protams, pēc kāda laika var radīties tāda problēma, ka nākošie līmeņi tiek pārslogot, ja, un tur veidoties problēmas un pārslods. Tāpēc, pirms mēs vispār sākam par operācijām runāt, es teiktu tā, ka jāsaglabā mugurkaulā ir veselīgs kustīguma apjoms, ja, un tāpēc tas ir viens no
viens no galvenajiem punktiem, tas ir kustības. Un ārstnieciskā vingrošana viens no tiem momentiem, ko vajag ievērot. Otrais punkts, princips. Taktīla lokāla mehāniska iedarbība. Kāpēc tas ir ļoti svarīgi? Bieži vien notiek, teiksim, tā stāze, ko nozīmē stāze? Kad cirkulācija, mikrocirkulācija un vispār šķidruma izvade ir apgrūtināta. Ja? Un tad līdz ar to var būt problēmas gan ar asins rites traucējumiem, gan arī līfostāzēm, kas rada piepampumu un līdz ar to tūsku un sāpes. Ko vēl tieši tāda masāža, jeb tā mehāniska lokāla iedarbība uzlabo? Viņa remdē sāpes. Ja, piemēram, ir kaut kāda vietiņa, mēs vienmēr arī tīri jau vēstures. Ja kaut kas sāp, tu vienmēr pieliec roku klāt, tu višķietiņu pamasē. Tas gan emocionāli, bet tajā pašā laikā tas īsti arī darbojas, jo viņš palīdz asinīm aizplūst projām, ja, un remdēt sāpes. Mazinās tūsku. Tas ļoti svarīgi. Ja. Tad, ja iedarbojas, viņam labāk pienāk asinsrite un mazinās tūsku. Un, protams, kad tas viss veicina muskuļu darbību. Tad lokāla iedarbība var uzlabot muskuļu darbību, un mēs paši zinām, kad ja kaut kas sāp, kaut ko izmasē un paliek uz mirklīt labāk. Tā kā šis ir otrais punkts, kā tas princips, ko es gribēju iekļaut akupresūras 8-kāji, ko pārējos, protams, nekad neatradīs. Otrs ir stāja. Un mēs zinām ļoti daudz, ka mēs runājam par stāju, nepareizi stāju un sakam, iztaisnot muguru. Un to pārsvarā saka skolēniem. Bet te, kad tu izaudz liels, un tev vairs nav mamma, kas visu laiku to bakst, un tad tu par to stāju aizmirst. Tad tu sēdi pie datora, pie telefona visu dienu, un līdz ar to tā stāja ir nepareiza. Un arī mēs paši kā ejam, bieži vien rokas uz priekšu, viss ir slikti, sāp muguru, un, protams, kā viņi nesāpēs, ja visu laiku staigā nepareizi. Ir jāiztaisnos, jāparāda. Es esmu vesels, es esmu stalts, es esmu jauns. Un ļoti svarīgi stājas problēmas gados vecajiem pacientiem, jo ar gadiem pacients sāk lēnām tā kā sagāsties uz priekšu. Mēs zinām, ka dažreiz ir sievietes, kuras staigā pilnīgi saliekšās uz priekšu, tā ka pat neredz ceļu. Un tas ir, protams, ļoti liels diskomforts. Tāpēc ir jāsāk jau no paša sākuma muguru maksimāli turēt taisnu. Kāpēc stājas principi ļoti svarīgi? Ja ir pareizi stāja, tad arī sāpes mugurā mazāks. Ja sākotnēji varbūt ļoti grūti noturēt to muguru, bet ja jūs pareizi ilgstoši turat muguru, tie muskulīši pierod, viņi saprot, ka jābūt staltam, pareizam, un līdz ar to mugurkauls ir balansā. Ja mugurkauls ir disbalansā, viņš krīt uz priekšu, ja viņš ir balansā, viņš turās arī mazāk spēku vajag izmantot, lai būtu komforts. Runājot par stāju un akupresūras korstēm un speciāli masāžu elementi, kur tieši iedarbos uz mugurējiem muskuļiem, un viņi uzlabo mikrocirkulāciju. Kāpēc? Stāja ļoti svarīgi ir, ja mēs runājam tieši par josadaļu, kas ir pats pamats, jo ja pamatā jau notiek nobīde, līdz ar to viss tas augšējais tornis arī sagāžās uz priekšu. Un ir divi muskulīši. Ir muskulis iliopsoas, tie priekšējie muskuļi, kas jūs velk visu laiku uz priekšu. Mūsu uzdevums ir maksimāli sev vilkt apakaļ. Un tāpēc, runājot par stājām, ir ļoti svarīgi, lai tie iliopsoas muskuļi nesaīsinās. Tāpēc ilgstoša sēdēšana vai liekšās kaut kāda ilgstoša piespiedu pozas priekš, to muskulīti saīsina garumā. Un tad, kad tu liecies apakaļ pēc ilgstoša sēdēšana, piecelies kājās, tad tev liekas, kā man tā mugura sāp. Tas saistīts to, ka tie muguras muskuļi tiek stiepti, tas ir viens, un aizmugurē ir vienīgais mehānisms, tie ir paravertebrālie muskuļi, kas mēģina tos priekšās muskuļus turēties viņam pretī, lai neaizvot. Tas tā kā vanšu tilts. Uz vienu pusi vāns un uz otru pusi, un tas mugurkauls pa vidu. Ja vienā pusē velk vairāk, tas tilts sāk gāzties uz vienu pusi. Ja otrā pusē velk vairāk, tad uz otru pusi. Bet problēma ir tas, ka tie priekšējie muskuļi bieži vien ir daudz attīstītāk nekā mugurējie, un viņi mehāniski velk to tiltu uz priekšu. Un tiem aizmugurējiem muskuļiem ir jācīnās pretī, lai varētu vismaz noturēt to tiltu uz priekšu, lai nesagāstos. Un līdz ar to tie aizmugurējie muskuļi pēc kāda laika man sāp, tāpēc, ka man baigi grūti noturēt viņus. Tāpēc mugurējiem muguras muskuļi obligāti jātrenē, jāvingrina. Ja? Jā. Un, ja runā par ārstēšanu, mēs jāsaprot, ka ārstēšana katram cilvēkam ir individuāla. Un nav tā, ka mēs varam visu ārstēt pēc vienādas metodas. Ja? Vienam vajag viena procedūras vairāk, otram mazāk, un arī tie rezultāti ir dažādi.
Tāpēc es teiktu tā, ka pats labākais daktars jūs esat pats, un jūs pats sekojat līdzi, cik daudz medikamenti jālieto. Varbūt, ja diena nesāp, var kādu dienu pats izlaist. Tas nenozīmē, ka daktars nozīmē zāles, ka visu vajag lietot. Es runāju tieši par muguras problēmām. Citas saslimšanas, protams, tās spiedienam, cukurdiabētiem, vēl daudzām saslimšanām. Nē, tie medikamenti jālieto regulāri, tā kā ir nozīmēts. Bet, ja iet runa par atsāpināšanas medikamentiem, viņus var dozēt. Ja ir stiprāks sāpes, vairāk, ja mazāk sāpes, mazāks, arī vingrojumi jūs varat skatīties, kuri palīdz, kuri mazāk palīdz. Režīms, ja? Jo mani pacienti, kur atnāk, kuriem ir ļoti liels problēmas mugurkaulā, kuriem ir uzsācis magnētiskā resonanse un prātis, viņi ir jāoperē, bet viņi saka, doktor, ja es necelēju smagumus, ja es tur no rītiem pavingru, aizēju papeldēt, patās akupresūras korsetītes, ja, iedzer kādu pretēkājumu zālīt, es varu dzīvot pietiekami komfortabli. Viņš saka, es to operāciju varbūt bišķi pagaidīt. Un es saku, ok, ja tu jūties labi, ja tu zini, kā tev to dienu izveidot, tā, lai tu viņu varētu normāli izdzīvot, tas ir pats labākais. Tad jāatceras viena lieta, ka pats labākais daktars priekš sevis esat jūs pats, un tāpēc ir jāsako līdz tai ārstēšanai, kā izjūties, kas palīdz, kas nepalīdz. Tad pirmā lieta, 4. punkts, par ko es gribēju teikt, ka jābūt individuālai pieejai. Ja? Un arī par tām akupresūras korstēm. Tāpēc mēs arī izveidojam speciāls spriegošanas mehānismu akupresūras korstēs, kur jūs varat individuāli pats teikt, jūs gribat stingrāk vai mazāk stingri tos akupresūras elementus lietot, vai jūs gribat viņu lietot no rīta, vai pusdienas, vai vakarā, vai jūs gribat 2 reizes dienā. Ja? Jo mums tas, parunājot par akupresūras korstēm, mums ir tas lietošanas laiks, ko mēs rekomendējam, tas ir 2-3 stundas, jo tad visvairāk dabūna efektu, kad pieplūst asins un uzlabojas, un tad viņi var ņemt nost. Un tad viņi var atkārtot pēc kāda laika. Un man ir daudz pacientu, kas dienas laikā viņi vairāk kārt lieto, citi atkal lieto tikai pie kādām fiziskām aktivitātēm, citi, kā es teicu, skatoties kino. Un katrs pielieto priekš sevis. Katram savu tā pieeja, kā vislabāk šo produktu lietot. Un runājot arī par intensitāti, ja, tad ir tie regulējumi mehānismi. Un pats interesantākais ir tas, ka nevienmēr, piemēram, es zinu, ka vīrieši man es gribu tā stingrāk novilkt, lai tie akupresūras elementi tā stiprāk redzami, jūtami ir. Es teikšu tā pēc savas pieredzes, man ir pacienti, kuri viņi saka, man patīk arī, ka tā maigāk, un tas rezultāts beigas īstenībā ir ļoti, ļoti līdzīgs. Tāpēc nevajag nevienmēr tur ļoti pārslogot, lai viņš ir virsū, jā, lai viņi darbojas lēnā garā, var panākt bišķīt ilgāk, bet tajā pašā laikā to efektu dabūsiet tādu pašu. Tā kā katrs sev pieregulē, kā viņš grib, bet tam jāatceras, ka akupresūras atvaļkājiem iestrādāts 4 zonas. Ja, tas ir katrā pusē pa 2 zonām, kas ne tikai mugurējos muskuļus, bet arī sānu muskuļus nostiprina, jo tas ir ļoti svarīgi. Jo es teicu, tagad svāņš tilts mugurējiem muskuļiem, tiem, kas vēl apkārt, jābūt labā tonusā. Tā kā tas pie tā ir jāstrādā. Tad tas bija 4. punkts, individuāli pielāgojums. Jā. 5. punkts. Jā, vēdera orgānu darbības traucējumi. Un bieži vien ir tā, ka pacientam paralēli muguras sāpēm, jā, ir arī kaut kāds varbūt diskomforts vēderā. Piemēram, lielākā problēma ir ar vēdera izejām, ir saistīts pacientiem gados vecākiem, kam ir kustība ierobežojumi, vai viņi nav tik aktīvi. Un tad līdz ar to pacients mazāk kustās, ja, un līdz ar to tās zarniņas arī mazāk darbojas un rodās aizcietējumi. Tāpēc veidojot to mūsu akupresūras astoņkāju, šī problēma tiek atrisināta. Vēdera priekšējā siena ir nenospiesta, ja, un otra lieta, kas ir ļoti svarīga vēdera priekšējā siena, viņi piedalās elpošanā. Un bieži vien tā, ka jūs elpojat, tad vēders iet uz priekšu, apakaļ un paralēli arī diafragmas staigā. Ja vēders tiek nospiests, tad vēders vairs nekustās un elpošanai tad diafragmai vairāk jāstaigā un ir daudz grūtāk. Un pacientiem, kuriem ir kaut kādas sirds problēmas vai elpošanas problēmas, viņi uzreiz nospiežot vēderu kaut kādām tā vecā tipa klasiskajām korsetēm, ja, viņas uzreiz rada diskomfortu, ja, un elpošana ir daudz apgrūtinātāk. Jo mazāk lieto medikamentus, jo labāk. Tieši runājot par atsāpināšanas medikamentiem. Un, ja runā par atsāpināšanas medikamentiem, tad bieži vien es vienmēr rekomendēju nevis sākt uzreiz ar zālēm, kad jūs dzerat zāles un uzreiz mēģinam notušēt sāpes, bet sākt arī paralēli gan ar vingrošanām, gan ar peldēšanām, gan ar fizioprocedūrām, ja, kas varētu samazināt sāpju intensitāti un līdz ar to
Līdz ar to zāļu lietošana būtu nepieciešama mazāk. Ja? Tāpēc būtu labi kombinēt dažādas metodas, nevis stāv muguru, dzeram tikai zāles, neko vairāk darīt nevajag. Tāpēc mēs arī reklamējam ārstniecisko vingrošanu, peldēšanu, fizioprocedūras, akupresūras astoņkāju. Tas viss kopumā samazina to zāļu lietošanas nepieciešamību. Un, ziniet, kad hroniski lieto ilgstošas zāles, tas varbūt radīt problēmas ar kuņģi, sāpes radīt problēmas ar kuņģi. Tāpēc lietot akupresūras astoņkāju, bieži vien tās zāļu lietošanas nepieciešamība samazinās, un līdz ar to arī ietekmi uz organismu. Jā, un vēlreiz iziesim cauri visiem 6 punktu principiem, kas iestrādāti akupresūras astoņkājai un kas arī ir domāti, lai vislabāk ārstētu mugurkaulu. Pirmais, tas ir kustības, par to mēs jau runājam. Otrais ir taktīla lokāla mehāniska iedarbība. Stāja, ļoti svarīga lieta. Individuāla pieeja, katram savu pieeja, katram savu ārstēšanas metode un veids vēdera dobuma orgānu darbības traucējumi, lai nerastos. Tāpēc ļoti svarīgi ir kustības. Medikamentu terapija pēc nepieciešamības. Tie ir tie 6 punkti, kas tiek iestrādāti akupresūras astoņkājai. Un gribēju bišķīt arī sadalīt, kā tad īstenībā pēc manas personīgās pieredzes, kādas lietas strādā un kādas lietas nestrādā un kuras strādā daļēji. Un no manas puses atbalstāmās lietas, kas ir super svarīgas mugurkaula ārstēšanā, ko praktiski rekomendēju lielākai daļai, tā ir ārstnieciskā vingrošana. Tas ir numur 1. Masāža, jā, mēs jau runājam par masāžām, ka viņas jāskatās ir gan vecuma kategorija pacientiem, gan patoloģija, cik liela ir, ja, un vai ir akūts periods vai hronisks. Ja, ja hronisks sāpes, tad protams, ka tām masāžām var daudz brīvāk mēģināt darboties. Ja, protams, akūts periods, varbūt tās masāžas nevajag. Fizioprocedūras mēs jau runājam ļoti individuāli. Dažiem palīdz, dažiem nepalīdz. Slingi. Slingi es teiktu tā, ka slingas es vairāk tomēr rekomendētu jauniem vai pusmūža gados aktīviem cilvēkiem, gados veciem cilvēkiem. Slinga terapija, manā uzskatā varētu būt arī varētu radīt sāsinājums vai arī kādas problēmas. Bet tas ir ļoti individuāli, tur jāstāsta katram konkrēti pacientam. Un fizikālā terapija, jā, tas kopā ar fizioterapiju. Ja mēs runājam par daļēji, kas palīdz un kas nepalīdz, ja, varbūt varētu teikt tā, protams, ka medikamentu terapija ir tā, kas palīdz, ja, bet viņai arī ir savs blaknes. Un bieži vien man arī nāk pacienti, kur lieto, jo bieži vien viena medikamenta ir pa maz. Un tad līdz ar to pacienti lieto vairākus medikamentus, un tas var radīt arī visādas alerģiskas reakcijas. Un bieži vien tā, ka pacients lieto vienu preparātu, pretsāp, pretiekaisuma medikamentu par tādu pašu eterokoksu vai kādu citiem preparātiem, nesrediem pretiekaisuma līdzekļu vai ibumetīnu, dolmenu. Ļoti dažādi ir viņi gan recepši, gan bez recepši, jā, un katrs nozīmē pēc savām iemaņām. Jāatcerās, ka nesrediem pretiekaisuma līdzekļi, viņi tomēr kairina kuņģi, jā, viņas būs, protams, lietot labāk pēc ēšanas, bet atgriežoties pa blaknēm, kad bieži vien tā, kad vienu medikamentu pa maz, jā, līdz ar to tad tiek nozīmēti vairāk medikamenti, un tad pacientam rodās alerģiskas reakcijas, un tad rodās arī citas komplikācijas, varbūt gan tūskas kājās, gan arī kādas citas problēmas. Arī nieru problēmas. Jāsaka, ka gados veci pacienti tās nesredz pretiekaisuma līdzekļus lietot vajag ļoti uzmanīgi, jo tas ietekmē arī nieru darbību. Ir arī preparāti, piemēram, tie paši paracetmoli, kas ietekmē aknu darbības, un kopumā ilgstoša lietošana tomēr ietekmē iekšējo orgānu darbību un var pievest pie kādām komplikācijām. Neatbalstāmi principi no manas puses, tas ir mugurkaula kustība ierobežošana, tas ar cietējām korstēm vai kādā citā gadījumā. Protams, gadījums, ja ir lūzums, skremels ir salauzts, un varbūt skremels nav tik stiprs salauzts, kad jāoperē, tad, protams, varbūt ir iespējams tās cietās korstes, bet tās arī ir speciāls, tās saucās 3-punktu korstes, un tās nav tādas, ko parasti veiklā pārdot, tās jau ir specializētās tieši, ko doktori rekomendē. Ja? Bet klasiskās muguras sāpju gadījumā lietojam tās akupresūras mīkstās korstes, tas ir tās, kas ir pats labākais un modernākais uz doto mirkli. Epidurālās blokādes, jā, viņas dažos gadījumos ir nepieciešams,
bet tas nav tas primārais, ko es uzreiz teiktu, ka vajadzētu mesties un darīt. Un, protams, operācija. Ja? Tas ir pēdējais, ko es teiktu. Tā kā tās invazīvās procedūras, gan epidurālās blokādes, gan operācijas ir jāstāsta pēc simptomātikas. Protams, ja ir dziļa neiroloģija, izteikti sāpes un pacients vispār nevar pastaigāt un stāvoklis tikai pasliktinās, jā, operācija ir viens no risinājumiem, bet nevienmēr. Kā mēs zinām, 80% pacienti ir ārstējumi konservatīvi, bet jāsaprot, ka tie visi procenti ir individuāli. Te nav tā, ka visi pacienti var izārstēt 80%. Tā nav. Jā, un vēlreiz. Pa 6 punktiem, jo atkārtošana zināšana māte neierobežo kustības. Akupresūras 8-kājas, super. Mēs teicām, kustība katrā brīvībā. Taktīja lokāla mehāniska iedarbība. Tas ir tas, kas tikai ir akupresūras 8-kājām. Nevienam citam tāds nav. Uzlabo stāju. Mēs runājam par to stājas muskuļiem un balansu, ka ne tikai uzlabo stāju, bet viņš arī stimulē muguras muskuļu tonus, lai stāja pati izveidotos pacientam. Individuāli pielāgojums spiegošanas mehānisms, tas ir tas, par ko mēs runājam stingrāk vai vājāk, un katrs pielāgo savu nepieciešamo, nerodās vēdera problēmas, tas ir baigi svarīgi, un medikamentu lietošana samazinās. Tā kā jūs varat mazāk lietot medikamentus un izbēgt no visādām komplikācijām, kas saistīti medikamentu lietošanu. Jā. Jā, kāpēc viņš neierobežo kustības? Pirmkārt, lielākā daļa korsets, ko vispār reklamē, viņās iekšā tāda metāla stienīša. Ja? Viņi vienmēr saka, jā, man ir korsets ar metāla stienīšiem un tur vēl pēc speciāli fiksātori, lai tas mazāk kustētos, un tur visādi speciāli pievelkuši, lai tur izliec un tam līdzīgi. Īstenībā ir tā, kad tie metāla stienīša ir kustība ierobežotāji viena no. Un tāpēc mūsu gadījumā mēs izmantojam speciāls, mums ir tāds maziņas ielikts, kas ļauj noturēt produktam formu, ja, bet viņš ir elastīgs mīksts, viņš locās visās dimensijās. Līdz ar to jūs to korstīti varat salocīt pilnīgi 180 grādos. Var palūgt iedot vienu korsets, parādīšu, kāds izskatās tīri dzīvē. Jā, kamēr sagādās korseti tieši elastīgo akupresūras 8-kāju, lai mēs redzētu, kā viņš darbojas. Mēs runājam arī par to vēdera priekšējā sienu, var redzēt ekrānā, ja, kad mēs viņu lokām pa 180 grādiem. Viņu ir salocīts somā 4 daļās. Tā kā tas ir forši, un ja jūs spēsiet saliekties pa 180 grādiem, es teiktu, ka jūs mugurkauls būs supervesels. Tā kā nekas nav, viņš ir domās tikai tāpēc, lai tie elementi nostātu vietā un tieši veidu to masāžu tajā vajadzīgā vietā un nestaigātu projām un iedarbotos tieši tā taktīli lokāli. Ja? Tas ir viens. Un šeit var redzēt, jā, ka tai vēdera priekšējā siena brīva, ja? Tas līdz ar to vēders netiek nospiests un šie spriegošanas mehānismi katrs iedarbojas atsevišķi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, vēl ir svarīga lieta, kad aizdars mehānismi ir šauri. Ja? Tas pirmkārtām ir parocīgi, ja? Un arī, es saku, jo mazāk virsma priekšējā virsmā, kur aizdars mehānisms, jo mazāk tiek nospiest vēdera priekšējā siena. Otra lieta, kad aizdars mehānisms mēs varam atļauties taisīt ļoti, ļoti šaurs, ja mums ir ļoti, ļoti kvalitīvi materiāli. Jo kad lielākā daļa aizdars mehānismi ir, ka jūs viņus ilgāku laiku taisiet vaļā ciet, viņi paliek pulkojās, viņi vairs netur, ja? Līdz ar to mūsu gadījumā jūs varat taisīt 1000 reižu, jā, viņi būs tā kā jauni, un līdz ar to mēs varam atļauties ļoti mazu aizdars mehānisma virsmu, jo viņa ļoti izturīga un nepulkojās un kalpo daudzus gadus. Jā, un aizdars mehānisms nodietot gan virs, gan zem vēdera, ja, un apakšēji novietot ir siksnas rajonā, līdz ar to tā ir tā pierastā zona, kur pārstāv cilvēkiem ir siksna josta, ja? Līdz ar to viņš kopā ar biksēm var mierīgi lietot un nekādas problēmas nav. Jā. Taktīla lokāla mehāniska iedarbība, kas ir ļoti svarīgi. Ja? Mēs runājam, ka taktīla lokāla mehāniska iedarbība, tas viens no veidiem ir masāža, bet bieži vien es stāstu, kāpēc mēs ar to akupresūras 8-kāju piedāvājam arī pacientiem, kuriem akūti sāpes mugurā. Bet masāžas mēs nerekomendējam. Tāpēc, kad masāža tomēr ir tā iedarbība pietiekami liela, un viņa ir ļoti īstā laika limitā. Piemēram, jūs aiziet pie masieru, piemēram, muguras masāžu, 30 minūtes, 40 minūtes, līdz stundai. Ja?
Un līdz ar to tie muguras muskuļi tiek diezgan daudz ļoti īsā laikā kustināti, darbināti, saspiesti un tam līdzīgi. Un asinsrīta, protams, pieaug, uzlabojās, bet arī rada arī tādu diskomfortu. Tāpēc mūsu gadījumā tie akupresūras astoņkāju iedarbības elementi ir ļoti maigi, viņi ir neuzkrītoši, un īstenībā, ko daudz lietotāji stāsta, ka viņi lieto ikdienā, viņi nejūt šo produktu, ja? Bet tajā pašā laikā viņi jūt patīkams sajūtas, tā kā skudriņas, tirpoņi. Tad kad viņi noņem nost, tad viņiem tāds sajūta, ka tāds siltumiņš parādās pa muguru. Tas nozīmē, ka uzlabos mikrocirkulāciju, mums, protams, pienāk papildus apasiņošana, un mēs zinām, ja ir kustība, apasiņošana vispārējais, līdz ar to tur nenotiek sastrēgumi un notiek drenāža, līmfa drenāža vai asinsrites drenāža un tā līdzīgi. Tas ir ļoti labi. Kas akupresūras elementiem ir labi, ka viņi iedarbojas, viņi mazina sāpes. Tad sāpju mazināšana, tas ir galvenais mūsu uzdevums. Mēs mazinām sāpes, lai līdz ar to var labāk kustēties un labāk justies. Mazina tūs. Tieši tā kā mēs piedabonam klāt papildus apasiņošanu, asinsvadu paplašinās un sastāvējušās asins līmfa viss labāk nodrenējās un līdz ar to arī mazinās tūsku un muguras muskuļi jūtās labāk. Ja? Jo muguras muskuļi atrodas tādās fascijās un jo viņi vairāk tur ir iespriegoti un nospriegoti, jo tās sāpes ir lielākas. Ja? Un otra lieta, daudz lieto pēc sportiem, jo man bieži vien sportoju, man patīk tenis, un arī pēc tenisa jūtu, ka tā mugura diezgan saspringus, un tu uzlaic, piemēram, kādām minūtēm 30, 40 mājās, ja? Un pēc treniņa, un tu jūt, ka tie muguras muskuļi atlaid, un tā paliek labāk, var noņemt nost, un vēlāk atkal mierīgi kustināt. Jā, veicina muskuļu darbību, protams, tā kā muskuļos pienāk papildus apasiņošana, jūs gan jūtaties, varat vairāk pakustēties, jūties mazāk ierobežots, kas ir ļoti svarīgi dzīves komfortam. Jā, par pienskābi es jau runāju, ka tas palīdz izvadīt arī sportistiem, tas ir labs punkts, ko var darīt pacienti vai klienti, kuriem vienkārši pēc sporta vienkārši tāds saspringums un varbūt pat ir diskomforts muguras muskuļos, jo bieži vien tā sūdzības pēc sporta nav uzreiz, bet viņas parādās 2. vai 3. dienā, un bieži vien pat tā 3. diena vēl sāpīgāk ir, ja? Jo tā piensāve kāsies un rāda to diskomfortu. Tāpēc kā profilakses moments, ja, kā papildus pienskābes izvadīšanai nav slikts variants. Jā, stājas korekcija. Es jau runāju par to vāņu tiltu, kad ir priekšējās grupas muguras muskuļi un mugurējās, un mugurējās grupas muskuļi ir vājā. Un akupresūras astoņkājiem ir, lai nostiprinātu vēl papildus muskuļus, viņiem elementi iestrādāt sānu virsmās. Tad tur ir 4 zonas, 2 gar pašu mugurkaulu un 2 uz sānu muskuļiem darbojās. Un līdz ar to visu to mugurējo korsetu viņi nostiprina daudz labāk, un līdz ar to tā stāja ir daudz pareizāk. Kā ir pareizāk stāja, tā uzreiz ir mazāks disbalans mugurkaulā, un mugura labāk jūtās un nesāp. Jā, un ar tiem mehānismiem iespriegojot ir tā, ka augšējie mehānismi, apakšējie mehānismi, viņi novietot zem leņķa, un līdz ar to arī tā stāja paliek arī pareizāk arī uz to iespriegošanas mehānismu fonda, saucās tas lordotiskais izliekums. Bet to lordotiskais izliekumu pats galvenais, ko pašam vajag domāt par stāju, lai būtu pareizi stāvēt, nebūtu mugurkauls disbalansā. Jā, te ir pa tām gumijām, ka viņas izvietotas dažādos virzienos, jā, un kad viņas spriegot, līdz ar to piedod mugurē to papildus pareizo formu, jeb lordozi. Individuāli pielāgojums, jā, ir tā, kad īstenībā tam akupresūras astoņkājas ir, kā mēs zinām, kad mēs mēģinām maksimāli pielāgoties dažādiem cilvēkiem, jo mēs zinām, ir gan īsāki, garāki, lielāki, resnāki, sportiskāki un vispārējais. Un nevar uztaisīt tādu vienu izmēru tabulu, ja, ka tas visiem der. Un līdz ar to mums ir, ja runā par jostas daļu, mums ir pacientiem, kuriem ir garāk, tiem ir garāka, augstā jostas daļas akupresūras korset, jeb akupresūras astoņkājas, kā mēs viņu saucam. Ja. Un ir arī tie, kas ir zem 1,70 m, tiem ir atkal ir zemā. Ja. Un arī dažādi izmēri. Pie tam mums ir pielāgojums tā, ka ir var uztaisīt arī individuāli taisīt priekš ļoti lieliem izmēriem. Nezinu, tur 4XL un vēl uz priekšu. Protams, tas ir individuāls pasūtījums, tur ir citas tās norunas, kā vajag, bet kas ir ļoti labi, ko neviens cits nepiedāvā, jo
lielākā daļa tās korsetes, ko vispār piedāvā, ja, viņas ir tādas, ka tā pļaka liekas priekšā vēderam, ja, un viņas aizlīmē, un nekāda jēga no viņa nav. Bet kur ir lielākā problēma cilvēkiem ar palielinātu svaru? Viņiem tas vēders karājas uz priekšu, un viņi paši velk uz priekšu. Viņiem ļoti grūti sāp tā lejas daļa, jo viņi pārslogot. Un tam akupresūras 8-kājam tas dizains tieši tai krūšu, tas ir krusta zonai. Mēs taisām viņu bišķīt platāku tieši apaļākiem cilvēkiem, ja? Un viņu liek zem vēderiņa. Līdz ar to tas vēderiņš pieceļās uz augšu, paceļ visu to vēderu uz augšu, pacients sagāžās uz aizmuguri, parādās pareizāk stāja, ja? Un sāpes mazinās. Un līdz ar to viņš var pastaigāt. Jo man bija atnākusi pirms kādu laiku kundze, kuri vispār nevarēja pastaigāt. Viņa gados vecs, saprotams, ka viņa vairs operēt tur nevar, svars, jo viņa mazāk, jo viņai sāp, viņa kustās mazāk, jo viņa mazāk kustās, jo nāk atkal svars, un šis saburtais loks, un viņa dzer zāles nepalīdz, atkal nāk svars, un problēma pie problēmas. Ja? Viņa nākus pie manis uz veikalu, un viņai tas svars pietiekami liels bija, tas neesmu 4XL un vēl uz priekšu. Un mēs speciāli viņai izgatavojam akupresūras 8-kāju krūti, kas paliekās zem vēderiņa, viņš to vēderiņu paceļ augšā. Viņa atnāks pēc kādām 3 dienām, viņš saka, dakter, ir daudz vieglāk staigāt, jo tas vēderiņš viņa uzreiz jūtās staltāk, uzreiz ir aktivitāte lielāka, un īstenībā ir tā, ka viņa tas arī laika gaitā samazēs. Protams, viņa tur nenogāja daudz, bet kaut kādu 10-15 kg viņa, man liekas, dabūja nost. Tā kā tas ir forša lieta, ko darīt arī pacientiem, kuriem ir problēmas arī ar svāru. Ir man pacienti, kas kombinē gan krūšu, gan josdaļas, jo ir tā, ka pacients atnāk, man stāp visa mugura, no augšas līdz zēju. Un es vienmēr saku tā, ka es vienmēr to ārstēšanu sāku leisdaļu. Es saku tā, ka ja mēs savadam kārtībā to apakšu, tad augšdaļa lielākā gadījumā pievelkas. Un arī paliek labāk. Un pacienti arī dara. Viņi nopērk apakšējai lejas daļai to akupresūras 8-kāju, vingro, iet ar peldēt, parīm, ka palieto kādu pretiekaisu medikamentu, un kopā viss man paliek labāk. Teiksim tā, lielākā daļa, kāda 90%, ar to arī viss arī viņiem pietiek, viņiem ir super labi, un viņi dzīvo tālāk, un viņiem neko vairāk nevajag. Bet ir daļa, kur viņi pamēģinās baigi labi, un es gribu arī vēl augstdarīt. Un tad viņi nopērk vēl papildus, vēl ir krūšu daļām. Tad viņi nesāk gan krūšu, gan jostu, un tad viņi kombinē. Tad vienu dienu tikai krūstu, vienu dienu jostu, tad vienu dienu abas divas, un tās kombinācijas ir dažādas. Bet es saku, katram pacientam savu pieeja, katram pacientam ir savs tas skatījums, ko viņam vajag. Ja? Tā. Neietekmē vēdera orgānus, tas ir ļoti svarīgi, un tas ir ļoti svarīgs par tiem vēdera orgānu nospiedumiem. Ir tā, ka lielākā daļa stāst, ka tas korsets jālieto tāpēc, lai palielinātu vēdera iekšējo spiedienu, tad tur viss ir stingrāk, bet nevajag. Organismam nevajag neko tur vēderā nospiest. Ja nospiežot vēderā, rodās kas? Zardiņas vairs nestrādā, asinsrites grūtāk, elpot ir grūtāk, jo diafragma vairs viņai jāsteigā 2 reizes vairāk, ja? Un rodās daudz problēmas. Un risinot vienu problēmu, iebrauc pilnīgi citās nozarē, citās problēmās. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir izprast to produktu, ko jūs iegādājaties, lai nav tā, ka jūs nopērkiet nepareizu produktu un jūs lietojat, piemēram, tās cietās kurses, un pēc tam izdariet vēl sliktāk. Tāpēc mūsu produkts ir paredzēts, ka var lietot arī gados veci pacienti, kuriem gan problēmas ar sirsniņu, gan ar vēderu vispārējais, un man ir pacients, kuram ir stomas, jo ir daudz pacientu, kuriem ir stomas, šiem paralēli kombinējas arī tas muguras problēmas, un līdz ar to ja tev tas korsets vēdera priekšā ciet, ja, kas ir slikti, tad stomai arī vairs nav vietas, un tad viņi vispār nevar neko. Tāpēc mūsu gadījumā šis produkts ir kombinējums arī, ja ir pacientam problēmas ar vēdera dobumu, ja ir viņam tas stoms, tie maisiņi, saucamie, ko liekas pēc operācijām. Tā kā tas arī ļoti svarīgi. Un es stāstīju, ja viss elpo, viss kustās tā, kā vajag organismu, tad arī slodze gan uz sirsniņu, gan uz plaušām ir mazāks, ja, un nospiešana nav pareiza. Un otra lieta, ja mēs sevi ierobežojam kaut kādos nepareizos produktos korsetēs cietās, tad kustība samazinās un arī nav labi, jo, ko man stāst, piemēram, man daudzi lieto arī celtniecībā, un viņi saka, ka visu dienu strādāt muguru baigi sāp, un viņas vienmēr reklamē, jāpērk tur nešanai, celšanai, tur tās jostas cietās un tam līdzīgi. Viņi saka, viņi nevar pastrādāt.
tad viņi vai nu durās šeit augšā, vai durās tur lejā, norīvē. Viņi saka, es nevaru pieliekties leju, izdarīt kaut kādas darbus, kas man vajadzīgi. Un kopš viņi lieto manēto akupresūras 8K, ja, viņi var gan pielocīties, gan izlocīties, gan visus izdarīt tos darbus. Un tas veicina gan ražīgumu, numur 1, ja, gan pašsajūtas uzlabošanos. Ja. Tā kā tas ir fantastisks produkts, plus, kas ir labi, kad šis produkts ir mazgājams. Un, ja tu, piemēram, tur gan te darbā lieto, gan arī varbūt pēc sporta vai kaut kā tam līdzīgi, tad, ja viņš arī kaut kāds sasvīs vai paliek netīšs, tas var ielikt speciāls maisiņš, kurā viņš mazgājās, tas nāk komplektā. Un viņi var vienīgi izmazgāt, izrāvēt un atkal jauns, jo man ir viens pacients, kurš ikdienā spēlē tenisu, ja, tā mugura viņam ir švaka, ja, un viņš lieto viņu ikdienā, ja, un tas ir forši, viņš var viņu nospēlēt treniņu, ielikt mašīnā, izmazgāt, un pēc tam atkal izžāvēt un lietot tālāk. Medikamentu lietošana. Jā, protams, jo, ja lieto akupresūras 8K, mēs zinām, ka samazinās sāpes mugurā, uzlabojas mikrocirkulācija, stāja uzlabojas, un līdz ar to medikamentu mazāk jālieto. Jo lielākā problēma medikamentiem ir, varbūt jauniem cilvēkiem viņi tik daudz nejūt to medikamentu ietekmi, bet gados veci cilvēki, viņiem uzreiz ietekmi ir gan uz sirsniņu, gan uz dierēm, gan uz aknām. Ja? Plus vēl kuņas, ja? Jo kuņas arī ir nesvieda pretēji, ka esam līdzīgi kairina kuņģi gļotādu, jā, un var radīties arī kaut kāda gastrīta un citas dedzināšanas kuņģi, kas arī nav baigi patīkami. Un, protams, tas ir ekonomiski pamatots. Ja jūs varat mazāk lietot medikamentus, līdz ar to mazāk jums viņi ir jāiztērē naudu. Tad te ir tas saucamais win-win-win. Ja? Vinēts visos variantos. Tā kā tas ir viens no vēl vieniem punktiem, kas ir ļoti forši, ka nav jālieto daudz medikamentu. Ko lietot kad viņus labāk lietot? Ilgstoša braukšana pie stūres, tas ir mans top lieta, jo man pašam muguras sāp, un, piemēram, jābrauc Liepāja Rīga vai Ventspils Rīga, ja? Un es tās 3 stundas es reāli nevaru nosēdēt, bet dažreiz nav laika, lai tu varētu kāpt ārā, tur bija šī ik pa pusstundā izstaigāties, nu, zin, kā mūsdienas skrējienam vēl daktē, vēl visvienā skrējienā, ja? Un tad līdz ar to es lietoju pats akupresūras 8K, uzlieku pie stūres, braucam, baigi labi. Plus, viņu lietot arī vingrošanā. Es zinu, ka man ir daudz pacienti, kas iet uz ārstniecisko vingrošanu, viņi kopā fizioterapeitu vingro kopā ar to visu akupresūras 8K. Tā kā viņš ir mazgājums, pēc tam, ja viņš sasvīst, kas viņu var izmazgāt. Ja? Es lietoju viņu pēc sporta. Tad, kad jūt, ka tā muguras musīši saspringuši, ja? Tad viņas var izmasēt un daudz labāk paliek. Ilgstošs pastaigas laikā, jā, super, jūs kustaties, darbojaties, tas ir labi. Sēžot ofisā pie darba, jā, arī ļoti labi. Tas ir ļoti līdzīgi kā mašīnā, ja? Tā kā to var lietot, ja? Bet neraudzes to, ja ofisā vai kas jāmēģina taisīt tās pauzes, 3 minūtes, 40 minūtes, pasēžu, uztaisīt pauzes 50 minūtes, jo tie priekšējie muskuļi saīsinās. Un, jā, mēs ar akupresūras 8K stimulējam tos muguras muskuļus, bet ja mēs tos priekšējos ielēpsos muskuļus ļaujam visu laiku viņiem tāds sēž stāvokli saīsināties, tad, protams, ka tas nav labi. Jā, un, protams, kad pavasarī visbiežāk tie ir dāzs darbi, ties ir dāmas, dažreiz arī kungi, kas tieši uz pavasaru periodu grib vairāk dārzā, un tad viņi lieto akupresūras korsets. Tas ir tas, ko mēs reklamējam. Tā, unikāls produkts jaunajām māmiņām. Tas ir pilnīgi cits vēl viens stāsts, ja? Kad pēc grūtniecības, kad bērniņš piedzims, ja? Tad parādās muguras sāpes mugurā. Un tās sāpes ir dinamikā pieaug, un problēma ir tas, ka īsti jau tā ārstēšana ir ļoti limitēta, jo medikamentālu terapiju lietot nevar, jo jaunā māmiņa baro ar krūti. Tas ir viens, ja tur pie fizioterapeitiem ingrot arī nevar, jo tā laika nav tik daudz, jo pārsvarā jārūpēs par bērniņu, un visu laiku viņi jācelā augšā lejā, kas ir papildus slodzi mugurai, ja. Ir pieaudzis arī pēcdzemdības svars, kas arī dod slodzi mugurai. Un vēl ļoti liela lieta, kā es pašā sākumā teicu, tas, kad mainās arī tas režīms, ka tu naktīs nesizgulējies, kad tev visu laiku par kaut ko jārūpēs, tev ir atbildības sajūta un visā tajā milzīgajā slodzē, ka tev visu laiku jācelā bērniņš augšā lejā. Psiholoģisks slodzi, ka tu naktīs nevar gulēt, visu laiku viņu jābaro, ja? Medikaments lietot nevar, tev parādās milzīgas sāpes mugurā, kuras progresē līdz tam mirklim, ka tu vispār nespēji vairs funkcionēt, ja? Un tāpēc mēs ļoti daudz arī reklamējam viņas tieši arī
jauno māmiņu vidū, un viņas stāsta, ka ir daudz mierīgāk, tāpēc, ka viņas lieto ikdienā, lai barojot krūti, uzliek virsū, iesēžās gultiņā, uzliek aizmugurē spilventiņu, un tie akupresūras elementi smuki darbojas uz muguriņu un paliek daudz mierīgāk, to muguru uzreiz atliek. Un es teicu, arī psikiem savs tāds moments, ka tie muskulīši darbojas un paliek mierīgāk. Tā kā jaunām māmiņām tas ir ļoti labs produkts. Protams, jāatceras viena lieta, ja tā hroniskā sāpe vai akūtā sāpe pēcdzemdību periodā ilgstoši nepāriet, tad ir jāuztais arī magnētiskā rezonanse, jo dažreiz ir ļoti reti, bet dažreiz gadās arī tie krustkaulu lūzumi, pēcdzemdību periodā. Neraudz to, ka sievieti jūs esat jauni, tur 20 vai 25 gadīgi vai 30 gadīgi, vienalga var būt lūzumi. Ja? Tā kā jaunajām māmiņām tas ir ļoti labs produkts. Otra lieta, kas svarīga, kad arī svaram pieaugot jaunajām māmiņām, kad uzliekot to akupresūras korstīti, viņa jostas vieta ir, viņa to vēderiņu bišķīt paceļ uz augšu, un līdz ar to jūs pat jūties staltāk, jūs jūties arī emocionāli labāk, un tas vēderiņš tiek saturēts un jūtās tā kā papildus atbalstiņš no lejas puses, kas rada tādu patīkamu sajūtu, un tajā periodā, kamēr vēl tiks līdz tai vingrošanai, to svaru samazināšanu, tas ir ļoti labs veids, kā sev bišķīt uzturēt un paturēt pareizā formā. Jā, un bieži vien, protams, tās sāpes intensitāte var būt tik liela, kad ir jāpārtrauc mazuļu zīdīšana un jālieto medikamenti, bet es godīgi teikšu, jāmēģina maksimāli to zīdīšanas periodu pagarināt, un viens no veidiem ir akupresūras astoņkājas, kas var mazināt sāpes, un arī uzlabot to emocionālo noguru fāzi dēļ bērniņa, kad režīms ir izmainījies un varbūt naktīs tur neguļu raunu un vispārējais jānēsā uz rokām. Jo tā arī papildus slods tā lejas daļai, tas bērniņš, kas visu laiku uz rokām. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga, kad arī kā to bērniņu liek iekšā gultiņā un ārā. Un to māmiņas daudzreiz arī grēko, ka viņas tā liecās uz priekšu un liecās apakaļ, un kad jāmēģina maksimāli ar kājām un maksimāli to bērniņu turēt tuvāk pie sevis, pie ķermeņa, jo tālāk priekš mums atrodas pie ķermeņa, jo lielāks slods tieši pašam mugurkaulam. Tāpēc cenšamies turēt bērniņu pie sevis ciešāk piespiest, un liekšanās un celšanās vispārējais notiek ar kājām. Tā kā taisn muguru piesēžamies, paņem bērniņu, pieceram augšā kājās. Kas ir ļoti svarīgs arī manā darbībā, kad es vienmēr mēģinu mainīt domāšanas veidu, jo, protams, ka pasaule attīstās, iet uz priekšu, un tie domāšana arī jāmaina. Un kādreiz es atceros, padomju laikos bija stāstīja, ka bija jāguļ uz cietiem dēļiem, nedrīkstēja kustēties, vai tur dažādas traks lietas bija jādara. Ja? Un, protams, kad tā filozofija mainījusies, viņa mainījusies uz to pusi, kad ir kustības, tā ir mūsu dzīve, ja? Un arī jābūt arī fleksibilam, jāsāk mainīties, jāsāk uzdot jautājumu, kāpēc tajā produktā ir tas un ko katrs produkts dod. Es vienkārši lietot un nezinot, kam tas vajadzīgs, kāpēc viņš tāds ir, un vai tas vispār tev vajadzīgs. Tās ir tās galvenās lietas. Tad pastāvēs tas, kas mainīsies. Mūsu vērtības, protams, ka mūsu vērtības ir klients, ja? Un mēs vienmēr esam pret klientiem bijuši atvērti. Mums ir speciāls telefona numurs saitā viņš būs norādīts, un var pieteikties, dabūt arī konsultāciju telefoniski. Kvalitāte ir tas, kas mums ir ļoti svarīgi, un mēs, piemēram, izvēlamies ļoti kvalitīvas audumus, jo sliktākā lieta ar audumiem ir tas, kad cilvēks nesājot, piemēram, ilgstoši to jebkuru veidu produktu, ja, viņš sāk kairināt tādu, notrīt un rodās cits problēmas. Mūsu gadījumā ir tā, ka tā auduma kvalitāte ir elastīgs, mīksts, par ko mēs runājam, ja, bet tajā pašā laikā viņš līdzīgi kā sporta apģērbam, ja, viņš nekairina ādu, un jūs varat, piemēram, es pats, kādreiz, kad man tā mugura vairāk sāpē, es arī skrēju paralēli lietoju arī to akupresūras astoņkāju, un var noskatīt mierīgi 15 kilometrus, un nekāda noberzuma, nekas nenotiek no šī produkta. Ja tā intensitāte ir palielināta lielāka, ja, tad, protams, var likt viņus plikmies, ja mums brūnajām korstītēm ir arī tās iekšējās malas ir apstrādātas bišķi tumšāk, lai viņas būtu
labāk kopjams un nesmērējas tik lieli, bet viņš viss mazgājums. Plus otrs ir, kad nekas nerīvē. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Audumi kvalitīvi, elastīgi un tas ir arī ļoti svarīgs iegādāties produktu, jo viņš ir ļoti svarīgi tas, ka jo var iegādāties ļoti lētu produktu, tu viņu panēsā 2 mēnešus, līpekļi atlīp vaļā, tu vari izmest miskastē un pēc tam atkal pirkt atkal jaunu. Ja? Un tad beigās sasumēt visu kopā, tu esi iztērējis 2 reizes vairāk, tu esi iztērējis gan laiku, neesi dabūjis to produktu un tā līdzīgi. Tāpēc ļoti svarīgi labāk nopirkt vienu kvalitīvu produktu, viņu nesāt ilgstoši, ja? un ekonomiski tas būs vispamatotākais. Un attīstīt, protams, mēs attīstamies, mēs laiku attīstam arī jauns novirziens, arī padziļinātāk pētam arī klīniskos izmaiņas, kā pacienti jūtās pēc lietošanas, kas viņiem palīdz, kas nepalīdz, un to visu integrējam jaunajos produktos, lai jums būtu pats labākais. Ražošanas tehnoloģijas. Ražošanas tehnoloģijas pārstāv lielākā daļa, ko piedāvā, viņi tiek ievesti no Ķīnas vai kaut kādas citas nezināmas izcelsmes valstīm. Tāpēc mūsu tas uzstādījums bija tas, ka mēs gribam kvalitīvu produktu, mēs negribam nekādas Ķīnas, mēs gribam, lai netiek izmantots bērnu darbs, lai viss būtu skaidrs, lai nomaksātu nodokļus. Un tā ir tā mūsu politika būt atvērtiem gan pret klientiem, gan pret sabiedrību, gan arī pret valsti. Un līdz ar to viss produkti tiek ražot šeit pat uz vietas, mūsu ražotnē. Mums ir speciāls, tas saucamais open space, kad ir speciāli ražotnē stikla siena, kad ienāk klients mūsu veiklā, viņš var redzēt visu ražošanas procesu, kas viņi ražo, kā tas izskatās, un ka tas produkts nav nekur atvests no Ķīnas, iemest kādā noliktavā un tur pa lēto kaut ko tur nopirkuši pa dārgo pārdot. Tas tā nav. Mums ir viss ļoti, ļoti pārdomāts, un tā ir mūsu filozofija, ka mēs dodam labāko priekš jums, jo mēs tomēr rūpējamies par jūsu veselību. Produkts ir patentēts, tas ir unikāli produkti, nekur pasaulē tādu nav, un tas ir tas pats labākais, kad jūs esat tikai vienīgi tie, kas var dabūt šo produktu. Ja? Patentēt, pilnīgi jaunu filozofiju, un kuriem analogu nav. Tā kā droši ejiet uz mūsu mājaslapu, mājaslapu saucās drmartenkorsets.lv, ja, un iegādāties. Tur ir daudz informācijas. Ja kaut kas nav skaidrs, droši zvaniet tur telefonu numuru norādītajiem, un produktu var uzsūtīt, viņi atsūtīs jums uz mājām, ja netiek galā ar izmēriem, var pazīt un pastāstīt visu. Jā, šeit var redzēt arī mūsu mājaslapas, kā viņi izskatās, un gribēju pateikt paldies par jūsu uzmanību. Jūs droši rakstiet arī savus komentārus, mēs mēģināsim atbildēt uz nākošajās pārraidēs. Tā kā es ceru, ka jūs iegūvat daudz noderīgas informācijas, un cerams, ka mūsu inovatīvais akupresūras 8 jums patiksies, un tiešām palīdzēs jums un samazinās jūsu muguras sāpes. Tā kā gaidām pie sevis ciemos. Paldies jums!